Lūk mana darba rezultāts. Dienu vecs ūdeles kucēns. Šī ir mana pēdējā darba diena Baltika Devona Minku, zvēraudzētavā, kur nostrādāju 2 mēnešus. Gribu uzzināt, ko es tur pieredzēju? Līdz cikiem ir darba diena? Ar pārošanas marta mēnesis sāksies vispār bez brīvdienām. Šajā fermā audzē ūdeles. Tie ir plēsīgi savvaļas zvēri, kas dabā dzīvo pa vienam, daudz peld mediju ūdenī. Bet te viņus tur šauros būros, lai iegūtu kažokādas. Izskrēja ārā. Sākas pārošanas laiks, darbs nav viegls. Jāstrādā ir ļoti ātri, jāķer mātītes un jāmet būros pie tēviņa. Viņi smūk un pretojas, kā nu māk. Čurā mums virsū un kožu rokās. Pat cauri 2 cimdiem, man pirksti ir sakosti vienos pušumos. Šitie tēviņi, jā? Jā. Un ko tu domā, kā viņiem beigsies dzīvi? Viņi neizdarīs savu darbu. Beigsies pāros un viņi izsniegs un nokaus. Tā ir visi viņa dzīve. 1 gads. Nedomā. Vaislas mātītes patur ilgāk. Tas ir, ja viņas izdzīvo. Jo pārojot būros, daudzas saplos tēviņu. Mēnesi no vietas mēs viņas ikdienu metam pie citiem tēviņiem. Viņiem tās puņas nenokāja. No? Nu tā, ka mēlis viņus tur nograuj. Viņiem nekas viņiem bija viss kārtībā, iet, jo mēlis mēģināja viņu nosist. Daudzā no intensīvās pārošanas iekaisa dzimuma orgāni. Šitais normāls? Ielu narhuvi. Tur nekas tāpat nebūs. Es tev saku, es izjūtu vienā visdibens sadūs līdz struķis tādas. Viņi kā paņemais astas jūtās. Asta ir tāda šāvaņa, saproti. Vairākas tādas ir, jā. Vēl dzīve. Dzīve? Drīzumā kļūst skaidrs, ka šis darbs nemaz nav iespējams bez vardarbības. Gribi, negribi, nākas būt brutālam, lai paveiktu to, ko no tevis prasa, un tik ātri, cik priekšnieki vēlas. Bet pie vardarbības pierod. Pat vislabsirdīgākie cilvēki te strādājot notrulinās un kļūst brutāli. Tev, bļaļ, zobu padaudz! Pīdās! А что это? Что-то не так или? Походу, она чуть больная. А в ферме вообще есть ветеринар? Ну, есть ветеринары. Ну, есть, да. По вызову. Раньше есть, сейчас особо нету. Nograustas astes, kājas, izēstas smadzenes – te ir parasta lieta. Un ievainotos zvērus te neviens neārstē. Labākā gadījumā nokauj. Bet nereti vienkārši atstāja būrī, lai nomirst paši. Tur vienam kāju pagalam. Parād man. Kaut ko klibo. Nā, ūdens viss ir vienkārši. Kā tā. Ūdeles nonāvē, nosmacējot gāzes kamerā. Bļā, bet kā man patīk, ka galvenais atbrauc no tos gāzes boksa, ne? Tu nahu viņi atrod vaļā un viņi visi dzīvu galvas, ja vien tuņi izprož ārā no tā gāzes boksa. Bet man, ka malks nav sarādīts jau atšķirīt. Tā kā dabā ūdeles daudz peld un nirst, viņas spēj ilgi aizturēt elpu. Tāpēc ar standartu 10 minūtēm smacēšanas mēdz arī nepietikt. Šī brutālā varmācīgā darba notrulināti, strādnieki ūdeļu pēdējos brīžus mēdz padarīt vēl nožēlojamākus.
sadursmes ar Armandu visa galva, ka viņa asiņai nāk ārā no gāzboka. Tā met pret to malku pāršķiet galvas pusē. Citreiz, ka valsts ārā no mūža, viņš tev iekoši, ka vicim pret otru pusi, tad kaut kas gatavs. Šis darbs nav cilvēcīgs. Nevelti darbinieki te visu laiku mainās, reti kurš var izturēt. Es brīnos, ka šis biznes vēl pastāv. Kāpēc gan tā jāmoka savvaļas zvērus, pašiem kļūstot par varmākām? Lūdzu, palīdzi izbeigt zvēraudzēšanu. Esi cilvēks. Paldies!